No rīta atver logu, sasveicinies ar skaistumu dārzā un tavu dienu vairs neviens nevar sabojāt. Tā ir Laidzes pagasta Dzinteru māju iedzīvotājs Ilgitas Šakalis pārliecība. Jau vairākus gadu desmitus viņas ģimene veido krāšņu dobi, lai pašiem skaists skats pa logu, bet acis var priecēt arī garām braucēji. Mazmeitiņa, ka piedzima, tad mēs eglīt stādījām, nu jau gan nozāģēja, jo logā jau gājuši. Meita man palīdzēja, mēs rakām, vīrs un dēli palīdzēja. Tā mēs te visi, kā no darbiņa nācām, tā visu tā darījāmies. Viens no Ilgitas iedvesmas avotiem savulaik bijis kādreizējā ārsta Āra Audere dārzs. Un tā es domāju, kā vīrietis tā var uztaisīt dārzu. Un tā atvērās robežnieks tāda audzētā, un tad mēs pirmos stādiņus pirkām. Bet šitie jau ir mani pašsaudzētie. Ilgita arī ļauj ieskatīties, kā viņas siltumnīcā aug jaunie stādi, jeb bērniņi, kā viņa pati saka. Temperatūra man nav tāda, kāda viņam vajag tā. Kādu viņiem vajag? Viņiem vajag visu laiku, mitrums tāda. Man jau tā, kas izaug tādi. Te mēs ar vīru, es teicu, mēs divi gulbiši. Ak, Dievs, cik skaisti. Skaistums prasa upurus, tāpēc darba dārzā daudz. Ilgitai pašai vismīļākie ir pavasara ziedi un skujeņi. Man patīk dabīgās krāsas, ka, redziet, dzelteni, viss viņas ir dabīgas, dabas krāsas. Skujeņi priecē visu gadu un tiem pa vidu viens pēc otra uzplauks dažādi ziedi. Tā drīz dobi krāšņos rozes, flokši un samtenes. Uz jautājumu, kāpēc viņa to dara, Ilgitas kundze atbild ar dzejas rindām. Mans prieks ir manas puķes, tāds kluss un vienkāršs prieks. Caur to man krietni vieglāk šo dzīvi dzīvot tiek. Jo cilvēks, kam ir puķes, kam puķes ziedus ver, ar vienu kaut ko gaida, ar vienu kaut ko cer. Šo dārzu jau es dāvināju Latvijai 100-gadē. Jo es teicu, te žoga nav, tas ir tā kā Latvijai uzdāvināts. Līdz ar ielūkošanos Šakaļu ģimenes izlolotajā dārzā laikraksts Talsu vēstis aizsāk jaunu rubriku, kurā šovasar iedvesmu smelsimies novadnieku dobēs. Arī Ingas Volmanes peoniju kolekcijā, kuras krāšņumu nevarēja nepamanīt sociālajos medijos. Inga ir pilsētniece, taču savas brīvās stundas pavada un dvēseli pabaro sev tik mīļajā vecāku īpašumā Ģibuļu pagastā. Dobes ir manā un vīra pārziņā, un pārējā saimniecība par ēdamo daļu atbild mani vecāki. Un ēdamā daļa ir iespaidīga, vecākiem pat 6 siltumnīcas, bet viena no īpašajām peonijām Ingas dārzā ir baltā, jo tā viņai pieviņa no omāmas, kura jau aizsaulē. Te arī veco laiku peonijas, kas neprasa lielas rūpes un eksperimenti ar jaunajām internetā iegādātajām šķirnēm. Arī šobrīd pasūtītas jaunas. Brīnišķīgi aug arī Maksimas pirktās peonijas. Jā, nevienmēr vajag tās dārgās kolekcijas. Principā jau katrs zieds izceļ to savu skaistumu, katrs savā laikā. Projekts man ir milzīgs, tā man ir jaunākā dobīte, kas ir tapusi. Es plānoju jau rožu dobi. Vispār mans sapnis ir tā izveidot, kā rāda Pinterestā, kur iet pa tādu zaļu taciņu un izejam cauri vīteņiem. Krāšņāko dobi dārzā Inga sauc par mīlestības upi, jo tā veidota kopā ar vīru. Savukārt gaida vēl jauni, dāvanā saņemti stādi. Hosts tā ir mana otrā mīlestība. Tā hosta visus tos gadus, cik man viņa jau ir, visu laiku tā nīkuļoja. Un šogad, kad tu redzi, ka tu esi viņu pabarojis un uzbērs to kūdriņu, tā patīk parūpēties par to augu, un tad tu redzi, kā tur viss tā plaukst un zeļ. Skaistiem dārzam, protams, ir arī neredzamā daļa. Cīņa ar ūdensžurkām, kurmiņiem, skudrām, arī Spānijas kailglemežiem, tāpēc drīz te saimniekos pudeļpīles. Ja pusauģu gados Ingai dārza darbi nebija mīļākie, tad šobrīd viss mainījies. Jo tu vecāks kļūsti, jo tu apzinies to vērtību, ka tev ir tas savs stūrītis, un tad jau, protams, pienāk laiks, kad ir sentiments. Un tad tu atceries, kā tu te bērnībā viena pati staigāja un lasīja meža zemenes un viena pati gāja sēņot tepat uz mežu. Jā. Varbūt tas ir tas, kas te tā kā piesaisti, jā. Inga ir patriota līdz kaulam, un pirmā lieta, bez kā viņa nevarētu iztikt svešumā, ir tieši šī vieta, kas palīdz sazemēties un rast mieru ikdienā. Sanita Liepiņa, Mārīta Rakslāsmane, Terēza Matisone, RET Talsi.